pēdējā diena Maltā ir klāt. Nu jā, kaut kādas suvenīri sapirkt un drīz jau dosimies uz mājām, uz Stokholmas lidos, un tad drīz būsim jau mājās. Kā ir iepirkšanos Maltā? Nu, nepārāk cerīgi. Mēs bija novembrī Frankfurtē, tur jau bija diezgan plašas iepirkšanās iespējas, bet šeit mēs kādu laiku meklējām tādu normālu shopping centru, bet tur tikai viens tāds bija un tā nekas īpašs tur nebija. Un vēl bez iepirkšanās kaut kas interesants notika šajās dienās, bez izskašanas no turnīra? Jā, internetā ir tāds Kris Olofsons, ko varbūt daži zina, ar kaut kādu tādu diezgan bezskaru video par pokeru, kur viņš stāsta, ka vinnēs kaut kāds 30 miljonus un kaut ko tādu. Mēs to čalu satikām. Sākumā mēs likās viņš vēl līdzīgs, un tad vienā no dienām vēl paprasījām, vai tas ir viņš, un viņš tas bija tā diezgan interesanti bija. Blogā būs arī informācija par to, kas viņš ir un tā. Skaidrs, un sakarā ar kaut kādiem nākotnes turnīriem, tev ir kaut kādi plāni, vai šis bija vienīgais tāds liela mēroga turnīrs, ko tu taisies spēlēt? Nu, ja iepriekš varbūt likās, ka tas varētu būt vienīgais, tad tagad vairs tā noteikti neliks. Mēģināšu kvalificēties Latvijas Open, tur laikam vēl kaut viens satelīts palicis un vēl tas trio, bet tas King Donker, tur arī mēģināšu tikt. Un tad vēl par Unibet Open noteikti mēģināšu kvalificēties, un es jau noslēdzu tādas interesantas derības. Kādas derības? Nu, man vajag kvalificēties uz Barcelonas Unibet Open, neieguldot vairāk kā 120 eiro, un es sadrējos Kastēls. Ja man tas izdos, tad es dabūju Kastēls, un, protams, vēl tieks to Unibet Open, ja ne, tad zaudēju Kastēls. Jācenšas būs. Tāsies tad baigi daudz spēlēt tos satelītus uz Unibet Open Barcelonu? Visi 120, nu, ja izdosies ātrāk kvalificēties, tad neiztērēšu 120 eiro, bet tā noteikti esmu gatavs ziedot 120 eiro šim pasākumam. Un, ja tev gadījumā neizdodas ar 120 eiro kvalificēties, vai tu mēģināsi turpināt kvalificēties par kaut kādu naudu, vai arī tas arī būs pēdējais mēģinājums? Nezinu, iespējams, ka turpināšu arī kvalificēties, jo tāpat gribas tikt uz tādiem turnīriem spēlēt un vēl uzkrāt pieredzi un cerams arī kaut ko vinēt. Labi, veiksim derībās un gaidām tevi atpakaļ Latvijā. Visu labi!